Varētu tā būt īstenībā, jā. Jā, un tu vēl tie cilvēki, kur visu laiku raksta kaut kādas sūdzības, tur, ģipa, viņi tur dzir, skatos tur televizoru, tas jau radio pārsvarā izplatīts, tur, radio kaut ko pasaka, tur nezinu, nu, kaut ko joku, tas kaut kādu vecinītu, jā, taču jāsūdzās, jārakst uz Latvijas radio un televīzijas, tur kompāniju, tur jāsūdzās, viņi taču pateica, ka tur burkāna aug ziemā, tā nedrīkst, burkāna neaug ziemā, kas tas pa joku? Un viņi tur raksta, tie cilvēki, viņi pat raksta par tādām herņām, par kurām viņi pat neaizdomājas, vai tā kompānija reāli stāvai, tur, ķipa, viņi uzrakst, viņi var rakstīt tur, te stacijai sūdzēties, ka jūs dīdžai tur kaut ko pateikuši, man tas nepatika, nu jā, labi, mēs tur paziņosim dīdžiem, lai viņi raktavu nesaka. Bet viņi raksta kaut kādām ritīgajām organizācijām un cer, ka tur viņi jautājumu beigi izskatīs. Tur visā kaut kāds herņas, par to pašu to te burkānu stādīšanu pat diršās. Tie pašā laikā tur tā organizācija, kas tur cenzē, viņi, piemēram, nodarbojas kaut kādiem nopietniem jautājumiem, piemēram, rasismu, ja tu pasaki, tur visi nigēri smird, tu viņus tur ķipa atlaiž uzliek sots, šitāds jautājums viņi izskata. Bet viņiem pēkšņi tu kaut kādu vecinītu uzrakstu, man nepatīk tas joks par burkāniem. Visu laiku ir tā cilvēki, kur visu laiku kaut ko sūdzās. Piezvani uz radio, es zvanīju jau pagājušajā. Jūs man necēlāt klausulu, kas notiek? Šoreiz runāšu pa tiešo. Jā, es gribu atgādināt, ka es jūs ienīstu. Jā, es zvanīju Lemberkungam, un es teicu, ka jūs man necēlāt klausulu. Lemberkungs man arī vēl nav atbildējis, bet es vēl zvanīšu Lemberkungam, jā. Tur jau tas humors ir, ka jūs te būsiet... Kas tas par humoru? Kas tās pa joku? Jā, bija tas joks no radio arī, tur zvanīja kaut kāds čalis. Jūs te būsiet tie divi, kas ir tiesīgi spriest par valsti, par mani, par prezidenti. Tas bija tajā te radio naba. Jā. Tur Gustavo. Es to tieši dzirdēju. Tas šaks vēl, jā, vārds. Veci cilvēki. Tā kā dīrs, nepatīk, neklausies. Tas radio pa brīvs. Nemaksā pa viņu. Jā. Es noklausījos dziesmas, pagājušo dziesmu. Tur bija vienkārši 50% rupeklības. Vēl es noklausījos to dziesmu, ko dziedāja tas vēls. Tā kā neklausies, vienkārši šeit dīrs, aizēja uzrauja ānus un vispār radio nabu klausies 60 gados. Tā ir jauniešu programma. Šitie te cilvēki, jā, viņi visu laiku dirsīsies. Tas pats, kas mums ir blaušos 3 stundas ilgs. Čalīts noklausās pirmās minūtes. Jau, te blaušos, jau, mēs atkal esam atgriezušies, izslādz ārā un raksta. Bļē, tāds bullshits, vienkārši tik neprofesionāli. Taču pīs dīrs noklausās 3 stundas, ne kaut ko dīrs. Mēs taisījām, mums bija bits par to tur, par rīdziņu un par to visu herņu, kas patika cilvēkiem. Viņi bija kaut kur 2. stundā gandrīz vai jau. Jā, viņi klausās, viņi klausās, viņiem patīk, viņi aizklausās līdz tam. Un varbūt viņam arī besīja pirmās 20 minūtes, 30, pirmajās 30 minūtēs mēs vispār iesaldamies, mums nav par ko teikt. Varbūt daudziem nepatīk, bet viņi kaut ko atrod, kas patīk. Oficiāli vai kaut kādam lašāram, kas tur baigi nepatīk, jūs tur baigi neprofesionāli paklausties amerikāņu rādīt, šeit dīrs vienkārši. Jā. Ej prom!